visiem šodien mums atnāks tāda paliela paciņa no Ķīnas, bet galvenais, ka šoreiz viņa būs ļoti, ļoti interesanta. Tātad ātri par pašu paciņu nāca 13 dienas ar Nīderlandes pastu, diezgan ātri, un skatāmies, kas norādīts uz pašas paciņas. Nav nekas rakstīts, kas iekšā, novērtēts $12 un 720 gramu. Tā, veram vaļa. Nosaukumu jūs jau esat sapratuši, ka šeit iekšā ir sporta kamera. Daudziem šis vārds asociējas ar GoPro kameru, bet, pasaulē labāk teikt, Ķīnā ir daudz ražotāju, kas taisa šīs kameras. Tātad šodien mums uz izpakošanu būs SG kamera. Viena no populārākajām 2014. gada kamerām, un arī 2015. gadā viņa ir diezgan pārdota. Tātad šī ir oriģināla kamera. SG kamerām taisa ļoti daudz kopiju, kas ir samērā lētas. Tātad šo kameru tagad var nopirkt par $97 eiro. Tagad nepateikšu, cik tas maksā. Kaut kur pāri 90 eiro. Tā. Vēlos uzreiz pateikšu tas, ka links uz šo preci kā vienmēr būs aprakstā. Varat apstīties. Un tā, ķeros vaļā un skatāmies. Vārds ļoti gaidīt par šo kameru. Un jau vaļā. Tā, redzam, kāds forši iepakojums šai kamerai. Diezgan izskatīgs iepakojums. Tātad, kas mums aizmugurē? SG 4000. Tātad, sporta kamera, SG kam. Tā. Domāju, neiedziļināsimies. Tātad mums ir 12 megapikseļu kamera. Tātad, kas vēl? Tātad mums kamera ir Wi-Fi versija, var savienoties ar telefonu. Tātad mums ir zelta krāsā, to vērsim vaļā, skatīsimies. Kā filmē video Full HD 30 kadri sekundē, HD 60 kadri sekundē un 30 kadri sekundē. Tā. Nav diezko samīcījusies kastīte, var pat pārdot tālāk, bet pirkta priekš sevis. Veram vaļā, skatāmies. Tā, esam izvilkuši. Tā kāsta liekam malā. Tātad ar ko atšķirās šī kamera ar GoPro kameru? Protams, kvalitāte nebūs tāda kā GoPro kamerām. Tātad šeit līdzināk ļoti daudz aksesuāru. Par salīdzinoši zemo kameras cenu $97 mēs saņemam jaudīgu kameru un arī plašu klāstu ar aksesuāriem. Tā redzam pašu kameru. Tas jau ir ūdens necaurlaidīgais boks. Tā, veram vaļā, skatāmies. Tā, velkam ārā kameru. Un tā, redzam. Māziņa kamera, bet diezgan jaudīga. Redzam SG 4000 Wi-Fi. SG kam. Noņemsim plēvītes. Tātad mums ir 1,5 colu displejs. Tā, vēl mums iekšā ir baterija. 900 mAh. Tā, liekam atpakaļ.
šobrīd es kameru neslēgšu iekšā. Uz šo kameru būs konkrēts apskats, ļoti plašs video. Būs pāris video saistīti ar šo kameru, jo prece tiešām ir interesanta, saistoša. Tātad, kas par ārējo? Tātad mums augšā poga OK un viena diode. Tātad šeit ir Wi-Fi ieslēgšanas poga un pārslēgšanas pogas. Tātad arī neliels dinamiks. Tātad apakšā baterija. Šeit arī ieslēgšanas poga. Un šeit visādas izējas, mikro USB izēja. Un slots priekš mikro SD kartes. Zelta krāsā. Šeit apkārt viss ir tādā soft touch stilā. Un tā liekam kameru malā, skatāmies, kas mums par aksesuāriem. Tātad pats pirmais, kas mums nāk līdzi, tas ir ūdens necaurlaidīgais boks. Viņam jābūt drošam, viņš tāds ir komplektā, tad kas vēl. Vāciņš no baterijas ir atkritis. Nu, to uzliksim vēlāk. Tāda lieta mums ir. Liekam malā. Tagad varbūt es nezināšu, kas ir visi no šiem aksesuāriem. Viss būs apskatā par katru no šiem stiprinājumiem. Es pastāstīšu atsevišķi, lai viss paliek konkrēti. Tātad mums arī uzlādes bloks. Tātad uz cik ampēriem? Uz 1 ampēru. Tālāk. Stiprinājums. Nu, šis stiprinājums ir domāts priekš velosipēdiem. Uz rāmja uzskrūvēt. Un var filmēt savus ceļojumus ar velosipēdu. Redzam, viss skrūvējas, viss kārtībā, liekam malā. Tā, skatāmies nākošo atkal. Dažādi stiprinājumi. Vēl viena kaut kāds klipsis. Tā, vēl kaut kāds stiprinājums. 3. Tātad stiprinājumi ar 3M skoču. Tālāk. Vēl kaut kāds stiprinājums. Nu, no tiem visiem stiprinājumiem var izveidot kaut ko jaudīgu. Tātad vēl viens šitāds stiprinājums. Tātad vēl šitāds stiprinājums. 2 ar uzgriežamo. Nu, ar to visi tiksim galā, kā jau es teicu, apskatā. Mikro USB kabelis. Tātad šeit ir stikliņš ar caurumiem. Šis nav ūdens izturīgs, bet ar aizsargājušo boksu viņu var lietot, lai būtu labāka skaņas ierakstīšana. Tā, skatāmies tālāk. Tad paciņa ar visādām jostiņām, ar ko var piestiprināt pie galvas un tā tālāk. Tātad vēl paciņa ar dažiem savilcējiem. Un vēl arī tāds stiprinājums, lai var lietot kameru bez ūdens necaurlaidīgā boksa. Tā. Vēl komplektā nāk 3M skoču. Lupatiņa. Instrukcija ar QR kodiem, lai ielādētu aplikāciju telefonā, lai lietotu šo kameru ar telefonu. Un arī SG-cam uzlīmes. Nu tā, tas šoreiz arī viss. Gaidam apskatu, centīšos uztaisīt diezgan kvalitatīvus apskatus, informatīvus. Tātad, kas ir SG-cam? Tas ir viens no populārākajiem kameru
sporta kameru ražotājiem Ķīnā. Daudz pārdošana, ļoti labas atsauksmes, bet neuzķeramies uz krāpniekiem, kas izveido daudz lētākas kameras, kas nav kvalitatīvas, kuru video kvalitāti var vienkārši mest miskastē. Jā, tātad šis pārdevējs, uz kuru es atstāšu linku, ir pārbaudīts ar AliExpress. Viņš ir pārbaudīts oficiāls pārdevējs, kas tirgo HG kameru. Tā, gaidām apskatus, spiežam like, abonējam manu kanālu, sekojiet mums sociālajos tīklos.